When the last time you niggas picked up a book? Nu, tu šajās brīvdienās brauc dzērumā? Man tev labāks jautājums, vai tu esi braucis dzērumā? Es nekad savā mūžā neesmu brauc dzērumā. Es esmu braucis. Nē, es neesmu. Es domāju, ir jāpamēģina. Es domāju, ja tu esi lauka teritorijā, kur ir grantēts ceļš 20 km rādījusā, tev ir jābrauc dzērumā. Nu, es domāju, daudziem latviešiem ir šī tāds scenārijs galvā. Jā. Bet jā, mēs iepriekš runājam par to, kāpēc, tagad jau tie sodi tik strīti, kāpēc vispār vēl braukt dzērumā. Un mēs nonācām pie tā, ka tie, kas brauks, tie arī brauks, tur viņus nevar atturēt. Tāpat kā tie, kur ir atkarīgi no azartspēlēm, viņi varbūt parakstīs to lapiņu, lai viņi nevar iet Olimpikā, bet viņi tāpat spēlēs online. Arī viņi jau neatvar spēlēt online. Kas tā? Tur jau nevar parakstīt, ja es nevaru spēlēt online. Nu jā, tu jau var kaut kādā Polijas mājaslapā ar zlotus griezt. Zlotus kaut kāds. 100 zlotus ielēt savā betā, 6 līnijās. 6 vai 5. Jā. Nē, mēs arī nonācam pie secinājuma, ka tas ir varbūt kā preventatīvs. Tiem, kas domā, apsvar brauc, bet nebrauc. Es domāju, tas vairāk tiem, kas tiešām regulāri. Jo braukt dzērumā, man liekas, tas ir tik tāds ļoti liels solis, teiksim, tā vismaz man, kā man tas perspektīvs, tas ir tāds liels pārkāpums. Vienkārši viņus visus vajag iesēdināt kaut kādā cietumā vai sodīt tik traki, ka lai vienkārši viņi vairāk to nevar izdarīt. Es zinu, kāds publiskais darbs. Tev Rail Baltica jāatcer tagad daudzus, man liekas, soda publiski. Jā. Publisko darbu. Tā kā Ķīnā. Nevis publiski. Tā kā Ķīnā publiski apkalnos, katrs kur pārsaka. Nevajag kodos arābos, es tev apmētā akmeņiem. Jā, bet kas būtu tas latviskākais, kā apmētāt ar akmeņiem? Likt tev caurvējā sēdēt. Jā. 15 stundas aktīvā caurvējā. Uzrāž šeit televīzijas tornī caurvējā. Tur 2 logus, katrā pusē iztebē. Tur jau kaut kādu vēzi var paķert tā sēžot. Cik ilgi tu izturēsi? Ir te YouTube challenge, tā kā Mr. Beast type challenge, kurš pēdējais pametīs šo apli. Tas, tas vinnēs to es. Un būs kaut kā tā kā jauns, no nekurienes parādījies latviešu YouTubers, kuram pašā sākumā ir sponsori parādīt, tur ir kaut kāda izglītības ministrija. Bija jau kaut kāda valsts iestāde sponsorēja kaut kādu kontentu. Man tagad izskat, Edgaram Frešam toreiz par tām vakcīnām. Viņš kaut ko teica, ka viņam bija kaut kas vakcīnām. Tas kā crazy daudz. Es zinu, kā mēs tajā momentā uz to atbildējām, bet man liekas, tas tā crazy. Kas tā par sazvērstību? Jā, vai pret ne? latviešu tautu un mūsdienu jaunatni. Nē, efektīvi tas ir, es domāju, kaut cik. Daļā jau ir, bet lielākoties no kurienes parasti jaunieši un bērni dabū viedokļus no vecākiem. Vai ne tieši, bet vismaz tad viņi arī var pretējo teikt. Zini, tā kā. Tas ir polāri. Ietekmējas jau daudz no tā. Un tad tikai fresh tev jāpēc. Tev vakcinēties, un tad las telegramā, ka nedrīkst vakcinēties. Un tad kām ticēt? Kur man iet? Jā, bet tā jau ir vec tēma. Jā, vispār parāda. Tas jau 6. epizodē. Tu atceries Covidu? Jā, kurš atceries tā, ka neatceros. Puses Covid vispār. Tagad tas tā kā tāds, man liekas, šis jau arī tāds daudz teikt frāzi, bet tas jau tā kā tāds slikts sāpnis bija, vai ne? Tas bija ļoti labs sāpnis. Tas bija mans slapjais sāpnis. Viņš varēja visdien tā kā skatīties telefonu. Jā, un es man nepārmēt. Jā, un apmērināt sevi. Jā. Šis tā kā... Jā, bet es prostu Delfos skatījos to live count. Kad bija pie 100,000 jāsvin. Jā. Jāsvin. Un tu vienmēr bija tā, kad tā kā tuvojās tam 100 dienās uzzimušie. Tā, būs tie 100. Un tu pēc kaut kādiem pusgadu, 10,000 dienā. Tas tik ļoti ātri attīstījās. Jā, tur eksponenciāli pieaug. Bet, zin kā, tur ir tāds panorāmā, zin kā, tie social play, tur, kur YouTubers skatās tā live, tā kā subscriber count, tur tāds visu laiku Latvijas televīzija augšā tā rulē. Jā.
Ka bija kādreiz baigi populāra tā lielā talka. Jā, Es noteikti 24. aprīlī, ja es nemaldos. Man šeit vairs viņa neeksistē. Viņa eksistē, bet netik nepiešķir tik lielu budžetu tam marketingam, man liekas. Jo kādreiz bija, es atceros, kā šodien bija, tā kā, zin kā, tu parasti skaties kaut kāds TV3, un tā kā tur iet tās apakšā tās ziņas, tās kaut kādas, un tur bija atskaita līdz lielajai talkai, ķipa. Tur bija reāli tā kā atskaita pilnīgi līdz lielajai talkai. Es atceros, tas bija tā lieta, kur visi piedalījās. Viņi nepiedalījās, visi to dīvaini skatījās. Jā, un tad vēl kaut kāds tas kaut kādi prezidenti brauc. Es atceros, Valdis Zatlers bija Lapmešsiemā, ķipa. Visi ēd to zupu vēl. Tur bija baigais pasākums. Tagad vispār. Mums īsumā vairāk nevajag tā kā lielo talku, jo ir depozīta sistēma valstī. Arī, bet tik un tā jau tu aizbrauc uz kaut kādiem mežiem, labi, mežā, varbūt pilnīgā kaut kādā Latgales vidū tur nav piesāņots, bet tu, kad aizbrauc pasties kaut vai gar ceļiem vai kaut kādos, kur mašīnas apstājās vai kaut kādās tādās vietās, tur ir tīk piemēslots vienkārši vēl projām. Es vispār neesmu ārpus pilsētas bijis. Zini, kad brauc uz to Siguldu, ir viena tāda apstāšanās vieta. Pirms vai pēc sēnības? Tieši pirms Siguldas, man liekas. Kur tu vēl pa tiem pauguriem brauc. Jā. Un tur kā tāda apstāšana, tur vēl tā lielā, ne lielā zīme, bet tā. Es tikko nesen biju, pirms 3-4 mēnešiem, bet tad vēl bija, bet tagad remontu tur es pat īsti neievēroju. Un tur arī, tur piemēram, es arī iedomājos, cik tur ir piemērslots. Tur prosti vienkārši metā. Tur arī piemērslots, jo tur pirms kādu mēnešu tā fūra kaut kāda saskarās cita fūra. Un abi domāja. Šitie fūras šoferi vienmēr, vai viņi ir tā kā ļoti pieklājīgi, vai tieši pretējies. Es nezinu, kāda ir viņa domu gājiena dzīvē. Es domāju, vienkārši pārstrādājušies vai kas fūras tur tāds. Viņi jau nerīks pārstrādāt. Tikko 8. klasē ēnu dienai pie tālprāt. Mēs brauksim līdz Liepājai. Mēs brauksim līdz Viļņai. Šauļiem un atpakaļ. Līdz šauļiem. Tā kā mums šodien mīms pa ceļošanu. Jā. Paklau. Pasaki man, papras man, kur es neesmu. Jūs droši varat, kad pienāk pie kura cilvēka un uzreiz viņam uzprasīt, vai jums patīk ceļot, un viņš atbild jā, tad jums sāk uzreiz uzprasīt, nosauc visas vietas, kur tu neesi bijis. Nē, paprasi man. Jā, vai... Kurās vietās es neesmu bijis. Tas labi, es domāju, tas tāds labs starter lines, kaut kādam tālens vārtā, zin kā, ka tu viens aizēj no drauga, no veid, kā baigi labi sākt sarunu meitenēm, bet tas labs, es domāju. Jā. Es domāju, visiem patīk dzirdēt to stāstu. Jā, it īpaši, ja tu kaut kādā uz weekendu koncertu. Šajā weekendā, kas Šajā weekendā. Kur tu biji? Es biju, man patika. Kas tev ir mīļākā lieta, kas tev patika? Man ļoti patika skatuvi. Kā tas viss, tas skatuvs, tā tematika uztaisīt. Tur bija tāds mēnesis, tā kā levitējošs. Tad bija tāda sudraba figūra, kurai acis bija tādā līnijā. Tur bija interesanti no stalažām metāla sataisīt pilsētas ainava, kur bija dažādas gaismas. Jo liesmas šāvās vienā brīdī. Tur bija 75,000 apmeklētāji. Un tu to pūli, tu tur stāvi un skaties, tu baigi tā nesties apkārt, ne? Tad, kad iet ārā, tu sajūti tos 1000. Cik pieņemsim bija dziesmu sākos? Tur 40 šeit. Tad vēl vairāk. Jā. Vai 30, reāli, tā kā dubultā. Tad dziesmu sākos. Vienkārši vairs nevajag Latvijas dziesmu sākt. Vienkārši popzvaigznes aicinās Latviju. Jā, jo viņi, tur tas budžets tik milzīgs, cik maksā biļeti? Ko tas sotiks? 80. Pat pareizini to 75,000. Jāņem vērā, ka ir vēl VIP biļets arī 1000 daži. Bet... Un tad tas vidējais uzsit uz 95 eiro. Sotiks pieņems. 95 eiro mēs tūlīt varam uztaisīt fiksu matemātiku, jo es zinu, ka es ļoti labāk rēķinu 95 reiz 75,000. Ir 7,1 miljonus. Un tas ir tīri iekasētās. Tie nav ienākumi, bet tas ir iekasētā summa. Iekasētā summa. Protams, iznoņemot nosīšu jau nedabūs 7 uz rokas. Nē. Viņš maz dabūja. Maz, 5 štuks. Weekendam, ķipā, minimālā Igaunijas alga. Best I can do.
Uzlaik stundas likmi. I just really love Estonia. Stundas likmi. 10 eiro nopal pirms nodokļu. Un jau viņš pēc tam iet tajā Igaunijas EDS sistēmā. Skatīties, cik viņš dabū atpakaļ. Bet tas interesanti padomā, cik viņiem ir liela tā stundas likme. Tiem lielajiem artistiem. Bet ir grūti šeit māksliniekam tādam lielu kalibru mākslinieku. Viņš noliks stundas likmi, jo viņš kādu lielu daļu patērē studijā, kur par studiju jāmaksā, kur ir tas inženieris, tas skaidrs, kas regulē. Tad ir parasti vēl producenti, vēl dziesmu rakstnieki. Tad vēl 5 draugi, un no 16 grupīs vēl arī. Un tad vēl ierēķina to. Tad vēl ir arī visi tā albuma izlaišana un tā tālāk, vēl tas marketings, tā turēšana. Tad jau grūti izrēķina. Es domāju, kāds profesionāls ekonomiķis varētu pateikt vidējo stundas likmi. Kurš ir gudrāks. Kurš māk aprēķināt vidējo likmi šādās problēmu situācijās. Jā. Bet es dzirdēju, ka tā braukšana nebija patīkama uz to vietu. Kā? Uz Igauniju. Man patika braukt. Atpakaļ? Atpakaļ vienkārši nogurums, kad brauc pa to pašu ceļu atpakaļ. Sastrēgam nebija? Bija Saldzgribā. Tad nonācām līdz. Nu labi, bet es jau kā Ziemeļvidzem kaut cik pārzinu. Jā. Es jau atradu apējošu ceļu, jo tur Saldzgribā tagad tev veizā nepiedāvāja uzreiz braukt apkārt? Vienkārši bez veizes, zin kā, pohu. Bet tā man ir godīgi vienalga. Tā kā braukt bez veizes tagad, tā kā staigā bez trusinēm. Kaut kā pielīdzināms. Vienkārši iebrauc, redz to rindu, kuru sākās, kodos, varēja kilometru pirms Saldzgribas, tā kā robežas, zīmes. Un vienkārši apmetrīgi. Tā nebija jau Igaunijā kaut kāds sastrēgums? Nē, vienkārši visi vilkās. Uz kaut 80. fūras brauc. Tad vienkārši kamēr visi apdzen. Bet tā nebija tik traki, jo visi jau brauc. Tie, kas paliek pa nakti, viņi jau arī šodien vēl pastaigā pa tālu. Tikai tad brauc. Ir, protams, tādi jābrauc atpakaļ uzreiz. Kad viņš beidzās cikos? 11:30. 12 jābrauc atpakaļ. 12 jābrauc. Es varu iedomāties, kāds tur murks. Jā, pa nakti vienkārši pa Igauniju braukāt. Un tur vēl tie radari. Tur ir tā, ka ik pa kādiem 5 kilometriem tas šoseis ir radars. Un tur ir arī vidēji ātrumi. Jā, arī. Viss kopā. Dēļ. Pat šitā būs Latvijā pēc 5 gadiem būs tie radari uz katru stūru. Vidēji ātrumi tagad jau parastie. arī ir. Kad ir jau parastie, un tagad ir vidējie, tūlīt būs. Un vēl ir tie mobili, es nezinu, kā sauc, kurus noliek, bet viņi parasti ienāk tā pašā vietā uz īstu brīdi noliek un pēc tam noņem, kad veizā parādās. Lai gan, ja tu braukā kaut pa nepazīstamiem ceļiem, to arī var nepiefiksēt, kur viņi. Jā. Es zinu savā ikdienas ceļā, kur viņi ir, bet tā es jau hoizinu, kur pārējās vietās liek. Es jau pa centru staigāju, arī zinu, kur radari. Es jau zinu, centrā radars, tipa. Uz kaut kādas... Uz kaut kādu Martas ielas. Nē, es zinu, uz tās... Kā sauc to ielu, kas ir, kur ir Ģertrūdas iela, bet ir tas mazais, kur tā, es pat tagad nevaru pateikt. Tā ir Martas iela, tā mazā ieliņa, tā paralēli. Kas šitā te iet. Jā, tā ir Martas iela. Tāpēc arī teicu Martas. Jā, Martas iela uzlikt. Tur bišķi par ātri brauc cilvēki, tur jāuzlikt. Un tur vajag uzlikt vēl dzīvojamo zonu. Jā. Bet tāda maziņa zīmīt, lai īsti nevar pamanīt. Tas jau būtu tāds vispār Ella uz zemes, iedomājies, kaut kādā centrā dzīvojamo zonu, visā centrā. Tas būtu forši. Man patīk mocīties. Bet tad būtu tik labi, jo cilvēki varētu iet pāri, kur viņi grib, un rītiem braucēji varētu braukt, kur viņi grib. Jā. Un skūteris tā arī varētu braukt, kur viņi grib. Tas gan man patīk. Jā. Es tagad iedomājos, Es gribētu, lai uz Brīvības ielas līdz VFam ir dzīvojamā zona. Jā. Es esmu pār. Es jau godīgi esmu par pašu. Paraksties mani balsē. Kas tagad ir Rīgas doma? Kas ir Rīgas mērs? Bet nē, viņš jau atkāpās. Tāpēc es gribu zināt, kuru šautautot tagad, lai viņš iedod. Es pat nezinu, kurš tagad ir. Teiksim, Ušakovs. Nē, neteiksim, ka Ušakovs tas ir teiksim, Ušakovs. Ušakov kungs. Mēs nākam jums. Kaut falša informācija. Kaut kam jau vajag atrast. Kaut kam vajag kaut kādu, jā. Kas vispār notika? Viņš atkāpās pa kaut kāda šā politika. Bija tā Tamperes tā drāma, kura man liekas, ka neaizgāja baigojos tādos galējībās. Man liekas, ka viņu baigi es vismaz nedzirdēju tajā populārajā presē, ka kāds viņu baigi sodītu vai kā.
Bet, laikam, viņš pats saprata. Kaut kas tur bija pa asfaltu arī, vai kas tur? Es nezinu. Ka tur nenoasfaltē. Bet to doma, Rīgas doma visu laiku grib atlaist. Taisīt jaunu. Jo viņi tur nevar sastādāt kaut kas tāds. Tagad Kariņš ir pa saimu, viņš arī saimu grib taisīt jaunu. Koalīciju pa jaunu valdību taisīt. Viņš jau tur tagad jau vispār, ir baigi traki to jauno to tarifu elektro apgādes. Jo, cik es sapratu, tavs kilovatstundas cena nemainās reāli. Tikai tas sadalas tīkla? Elektrība nemaksā dārgāk. Vienkārši tu maksā par uzturēšanu, un tas ir iekļaut tā, jums ka Eiropai ir uzlikusi tā pieprasījumu. To Svetbanka pieprasījumu aizsūtīja. Lai mums būtu tie... mēs izveidotu elektromobīļu uzlādes staciju tīklu pa visu Latviju. Un tas ir Eiropas standarts, un laikam tā nauda bija piešķirta, bet vairāk nav. Tad viņiem kaut kur viņi jāatrod. Un jādabū, un viņi laikam izdomāja, ka tagad, nav jau tā, ka elektrība nesen uzkāpās baigi, bet tagad būs jāmaksā vēl, un cik es saprotu, citiem pat vajag 4-kārši maksāt klāt pa elektrību. Tagad būs tā apkura. Uz apkuru viss interesanti. Es domāju, jāsāk ir dzīvot socmājās. Prom no šīs valsts. Jā, prom no šīs valsts. Es braukšu uz Tallinu dzīvot. Es braukšu uz Leeds. Leeds? Ir tā pilsēta Leeds. Kurā vietā? UK, man liekas. Es neesmu bijis UK, es nezinu. Es arī neesmu. Tā kā mums patīk ceļot, bet jūs uzzināt vienu vietu, kur jūs varat neprasīt. Kur mēs neesam bijuši. Jā. Mēs nonākam pie vienas vietas. Pārējās esmu bijis. Pārējās. Es esmu braucis garām Bauskai. Es tev izaicinu nosaukt vienu vietu, kur es neesmu bijis. Es izaicinu jūs. Es izaicinu nosaukt vienu ārzemju valsti, kas nav Baltijas valsts. To jau Amerikā jādara. Jā, Amerikā, kas... Es tikko redzēju kaut kādu vēl vienu to Name 5 Countries video. Un tā šokā. Amerikāņi nezina, ko ārpus kaut kāds. Bet cik es sapratu, tas brīnums baigais, tas ir sagriezts. Nav viņi tik stulbi. Es domāju, arī Eiropā, ja tu uzliktu to kārti, paprasītu, kur ir, labi, tur arī, tur jautā tādus pavisam tādus elementārus jautājumus. Bet tu paprasītu, teiksim, arī Latvijā uz ielas cilvēkiem, kur ir kaut kāda Namībija. Nosauc 3 Āfrikas valstis, kas ir tā kā... Kas nav Ēģipte. Sub-Saharan, zem Saharas. Tad, baigi daudz jau arī nevar pateikt. Jā, arī, jā. To es varētu. Man geogrāfija nav problēma vispār. Man nav geogrāfija problēma. Es zinu visas Latvijas novads. Kurzem, Zemgala, Vidzem, Latgala. Un Sēlī. Es atvainojos. Un Sēlī, jā. Tagad jau tā. Postmodernisms. Postmodernisms, Sēlī. Sēlīs centrs Ilūksta vai kā bija? Es nezinu. Ilūksta, laikam. Jā. Es nezinu. Sēlīs centrs joprojām tiek apstrīdāts. Don't count me on this one. Mūsu Latvijas Donbass ir tā kā Sēlī. Lietuva sāk tā kā okupēt, tā kā anektēt Sēlī. Jo tā kā Sēlī... Saules kauja. Cik varbūt tā sēļu tauta asimulējās ar lietuviešiem. Pēc viņi baigi mazā bija. Laikam. Jā. Un viņi bija ļoti līdzīgas tās kultūras. Man šķiet, ka Lietuva var pieteikt savas tiesības uz Sēlī. Jā. Ko viņi darīs to teritoriju? Uzliks 3 Maximus, 15 Lidlus un 1 Akropolu. Jā, varētu Sēlīs centrā uztaisīt Akropolu. Ilūkstē tāda rīktīgi liela Akropola, kas ir tā kā 3 Rīgas Akropoļu izmērā. Jā, pat lielāk pa Lietuvas Akropolu. Jā. Tas būs viņa triumfs. Jū. Runājot par ceļošanu, es nesen pirku to aprošanās un ceļojumu, jo man tagad jābrauc tripā, jā. Un es tur diezgan lēti. Jā, kaut 80 pa 2 nedēļām. Kaut kāda IF vai ko tur? Nē, Svetbanka. Ko tu apdrošini tā kā? Visu medicīnas galvenokārt. Arī kaut kādas biļetes. Tu zini, ka tu arī var apdrošināt kaut kādas telefons un tā tālāk. Bet ko es telefonu apdrošināju? Padomā tev kaut kāds agresīvs tās valsts iedzīvotājs. Visis telefonu no rokām. Es Japānu braukšu. Jo tas garš baltais. Jā. Viņiem jau nepatīk tāda kādreiz. Viņi ir racist. Jā, vispār es negribu vairāk braukt pēc šī secinājuma. Bet jā, es tā iedomājos, tā kā, kur viņi vispār ir ieguvēji.
Jo padomā, es aizmaucu to valsti, es samaksāju tos 80 uz 2 nedēļām, pa 2 nedēļām var dafigā, kas notikt. Un ņemot vērā, ka es vispār pret šam tajā Japānā, es vienkārši vispār neko nezinu, kur ir lētāk vai kur ir labāk. Es aizmaucu, kaut kas tu notiek, un man tur prosti piestāda tādu rēķinu, kad es vienkārši nesaprotu. Tur ķipa ir līdz 75,000 coverage. Jā. Segums. Bet, skaties, viņi jau man šeit, tad tā summa ir ņemta no... Tad jau bija jāsaka, uz kuru valstu, ne? Nē, tur bija iekšā Eiropas vai ārpus. Viss. Jo Eiropā viņiem būtu daudz mazāks tas coverage, jo ir tā Eiropas apdrošināšana, tā veselības. Tur ir, Bet es domāju, viņi vienkārši rēķina, ka tev īsti nekas var nenotikt baigi. Ap tā galvenokārt apdrošinātāji pelna, ka tev nekas nenotiek, Jā. Bet, Beigās 75,000 Eiropas iedzīvotāji. Bet interesanti, ja man kaut kas arī notiek, jo tas mašīnu oktas apdrošināšanas sistēma. Bet tas jau tev ir rēķins, tev nevajag uzreiz kārti samaksāt, skaidrā tajā slimnīcā. Tev piestāda rēķinu, kur tu apmaksā vēlāk. To jau nav tā, ka tev vajag tagad ar Apple Pay samaksāt, nezinu, cik tas būtu. Tur bija rakstīts, summas līdz 1000, tu vari pats maksāt uzreiz. Un tad tu čeku saglabā, aizsūt, viņi tev apmaksāt. Kurā vietā moš tev liek uzreiz uz vietas, ķipa. Lai gan, es arī neesmu iedzinājies. Jā, es jau arī nezinu, bet, piemēram, es redzēju kaut kādu video, cik maksā Kalifornijā tā kā dzemdības. Jā, tur bija. Un tur pārdes, kaut kādi beigās, kaut kādi 80,000-90,000, bet tur apdrošināšana sēdza, kaut 90% viņiem bija tikai 6,000 jāsmaksā. Jā, un tur es nostījos to video vienu, kur žurnālists taisīja par to. Viņam bija tieši tā kā sieva, bija drīz jādzemdē, un viņš gribēja to visu izstudēt, un viņš zvanīja visiem, prasīja tām visām slimnīcām, cik man tas izmaksās. Neviens nevarēja pateikt konkrēti neko. Tur arī ir tik sketčī. Man šeit viņi rēķina uz visu kvadrātmetru, kur var dabūt visdārgāko, ko tev piestādīt. Piemēram, māsiņiem bija 2 zīdaiņi jāņem, tā kā jāņemās reizē tajā, tad tu zini, kā tev inkubatoros, kur viņas liek. Viņi uzreiz piestādīs dubultā. Viņi visur man šeit meklē, kur, un viņi tikai pēc tam aprēķina to visu. Bet tāpat apdrošināšanas sedz tur lielāko daļu. Bet tur arī tas, ka apdrošināšanas, cik es saprotu, strādā, ir katra apdrošināšana uz citu slimnīcu. Un, ja tā izbrauc to slimnīcu, ka nav tavs apdrošinātājs, tad tev pašam jāmaksā tā summa. Ja tu mēs kaut 90,000, kad tev piedzimst bērns. Jā, Latvijā vai kaut kas jāmaksā? Kaut kas man šeit ir, bet maz. Katrā ziņā ne 90,000. Nē. Pat ne tev vispār. Tad kāda jēga bērns taisīt, ja man jāmaksā 90,000? Tas ir tā kā ģimenes ārsta vizīte 2 eiro. Jā. Lai gan, labi arī tagad, viens huiks man ex-darbā, ex-kolēģis stāstīja, ka viņam bērnam, gan arī vai zīdainim, ne zīdainim, tādam maz 2-3 gadi. Tas vispār nav zīdainis, es arī baigi neorientējos. Bet, kroģi bērnam, viņam tur kaut kāds problēmas ar zobiem, jātaisa kaut kāda operācija. Un, protams, uz pa brīvu valsts apmaksāt ir 2 gadi. Protams, jāstāja rindā. Bet uzreiz taisīt ir 700 eiro. Es domāju, tev jāmaksā 700 eiro. Zigā, tev sīkiem sapūs pusi no zobiem, kas viņam ir izšķīlušies, un tev jāgaida 2 gadu rindā. Jā, tas dēm. Tas jau modelis tā kā tā ir. Bet redzi, Amerikā viņi vienkārši maksā to insurance, un tad jebkurā brīdī tev uztais to, ko vajag, bet arī tur ir, tev saka... Bet tev tāpat ir jāmaksā vēl par to pakalpojumu, vienkārši samazināt summa, un tu jau tāpat maksā tiem apdrošinātājiem diezgan augstus tos Es tūlīt nometīšu klausulu. Tūlīt nometīšu tā. Can't talk right now. Un es nezinu, ko tur darīt. Mans ieteikums ir, ja kāds klausītājs ir Amerikā dzīvojošs, un viņš vai viņa partneris drīz dzemdēs, braucot uz Meksiku dzemdēt. Jā, tā jau arī daudz dara. Amerikā, cik es dzirdējis, brauc uz to Meksiku, taisīt operācijas un visu pārējo. Jā, tur kaut kādam sīkiem tur nopērk. Tur lētāji. Tur jau tie kādi video, kur viņi tur tās aptiekas, kur pilnīgi reklamē, ja mums ir Zanax, Oxy, visu pārējo. Prostam sīkiem viņš piedzimst un uzreiz iebauš testosteronu tā kā injekciju vai tabletes sabāž iekšā mutē. Tāds interesants eksperimentiņš. Jā, viņam jau balss lūzums 3. mēnesī. Pubertāte speedruns. Abi, kas notiek? Es gribētu zināt. Šis izklausās pēc kāda Hitlera šitiem te. Jā, bet būtu interesanti. Tā kā
jebko, kurš cilvēks saka, ka tas nav ļoti cilvēcīgi. Es domāju, tas vienkārši tā būtu vienkārši nomirt. Vai arī viņi vienkārši ātrāk nomirt. Nu, grūti teikt, jo vispār tas ir. Vai arī būtu tā kā... Zini, tu esi redzējis to filmu Benjamin Button? Nē. Ar Brad Pitt, kur viņš tā kā piedzims ļoti, ļoti vecs un nomirs ļoti, ļoti jauns. Varbūt tā notiktu. Jā, nu moši. Es domāju, viņš vienkārši nomirt, jo tie hormoni, man liekas, jau tā toksiski ir. Nu, tā tik mazam bērnam. Labi, kurš būtu humānākais? Nu, bērnu dārsniekam saburot. Nu, jā, jo tā smadzenes vispār nav tā kā tos. Foršinā tas teiciens, tas tā kā bezrīvu smadzenes. Jā. Smooth brain. Jā, smooth brain thinking. Bezrievu organisms. Jā, vienkārši tev bezrievu smadzenēs iemāks kaut ko šādu. Man kāds stāstīja, man liekas, Omas stāstīja, kad, jo tu paliec gudrāks, jo tev vairāk rievas smadzenēs. Es nezinu, vai tā ir, bet rievas vienkārši nosaka to, ka tev būs lielāks tā kā virsmas laukums smadzenēm. Pagad, un tas nozīmē, ka vairāk palieko šūnu. Tas ir īstenībā labs jautājums, ka kā tu fiziski vari raksturot gudrību? Tad ar tām rievām? Parasti jau gudrību, parasti jau tā kā gudrība, tā kā intelektā, tā kā IQ testu tais. Cik tu ļoti labi problemātisks jautājums. Bet tas jau ir tā kā tīri tā. Bet tas jau vienīgais mums ir tāds reālais veids, kā tu vari, piemēram, ko noteiktu standārtu. Jā, bet mans jautājums tā, vai ir kāds fizisks pierādījums tam? Vai dumjas smadzenes atšķirās no... Smadzeņu blīvums. Jā? Man šķiet, ka jā, tas ir, jo blīvāks, kā padomā, mums ir lielāks un tā kā blīvāks smadzenes nekā mērkaķiem. Un mēs tādēļ esam gudrāki. Man šeit kaut kā tā. Es neesmu nekāds anatomists cilvēks. Tagad ļoti tādos nopietnos iedzināmies jautājumus. Parasti jau visvieglākais vienkārši izpildīt IQ testu. Jā, bet saruna jau neiet par to. Es vienkārši saku, ka reāli to var izdarīt. Jā. Bet fiziski, es domāju, ir jau kaut kādi faktori. Protams, viens no labākajiem ir, ka tu ikdienā saskaries ar problēmu jautājumiem un tu tos risini. Piemēram, matemātika, loģistika un tā tālāk. Ir dažādi veidi jautājumi. Un arī lasīšana arī ļoti attīsta. Un arī mūzikas instrumentu spēlēšana. Arī, jā. Ja tev koordinācija, un tev uzreiz smadzenes veido jauns tos neironu savienojumus. Sportošana. Es domāju, ka arī. Sportošana, jā. Viņa veicina vienkārši smadzeņu darbību. Veicina asinsrīti, vai ne? Jā, kad skaidrāk var domāt. Jā. Tomēr sports laba lieta. To obligāti vajag. Reāli, sports ir slikti tikai, nezinu, tādā brīdī, kad tu nevar vairs pastaigāt un neko izdarīt pēc tā, ka tev kaut muskuļi plīst, vai tur, nezinu. Vai ka tu fiziski bojājumi rodas nenormāli. Interesanti tāda likumsakarība, ka tev ir tavs ķermenis fiziski jānodarbina, lai tu vari domāt labāk. Jā. Tas jau man šeit ir izdzīvošanas princips, jo ir jau tas teiciens izdzīvo stiprākais. Tas ir pielīdzināms tam, ka tev vajag vienkārši vairāk sev stimulēt, lai tu tālāk tiktu. Bet arī tur, kas ir stiprākais? Stiprākais, gudrākais, stiprākais fiziski. Bet to var pielīdzināt katrai lietai arī. Tur piemēram, vairākas. Tad pat arī, māksliniekam, glaznošana. Tad vairāk jāglazno, lai tas arī labāk sanāktu. Protams, ir talants, bet ar talantu jau tik tālu netiks. Lai gan daudz jau saka, ka talants tomēr pārspēj. Bet atkal daudz arī saka, vairāk tieši tas darbs ieguldītais pārspēj talantu. Man šķiet arī kā kurā industrijā tāpat, kā kurā jomā dzīvē. Un, piemēram, ir cilvēki, kuri vienkārši ir dabiski oratori, un ir cilvēki, kas ļoti cenšas. Viņi ir labi oratori, bet viņi nav lieliski oratori, kā viens, kuram ir tas talants. Jā. Bet, piemēram, es nezinu, matemātikā, labi, tu nebūsi ģēnijs, bet tu vari savu uztrenēt ļoti augstu. Ka tu vari saprast, ka tas ģēnijs. Ģēnijs jau nestāv, tu nestāv ģēnijiem klāt. Jā, tomēr ir kaut kā svarība tam predisposed. Ir, bet tu tāpat arī, ja tu neesi pats spožākais, pats asākais, zini, Rīgas. Nazis, jā. Asākais nazis. Tāpat sev arī uzasināt. Jā, var. Nevajag padoties. Nekad nepadoties. Mēs tagad ko centru teiķi pa podcastu. Jā, lūdzu nepadoties. Bet pārējot uz jālākām tēmām. Tu redzēji slaveno teipu, kas nesen iznāca Jason Love ar... Tu noskatījies? Ko nozīmē noskatījies? Es jau gaidīju, kad būs vismaz atstāsts, kā bija. Nē, es redzēju, es nenoskatījos, es paskatīju cauri.
tas bezmaksas? Nu, prosti kaut kur atrod. Nu, pastāst. Labi, kroši backgrounds, mēs esam par to runājuši vispār. Mēs pagājuši epizodē, kas bija ārā, tumsā, kur baigi labi varēja mūs redzēt. Tur mēs par to runājām. Nu, par Ēdamu Svanīcu, kad viņš... Par Ēdamu Svanīcu mēs esam epizodu visu norunājuši, ka viņš ļāva savai sievai nodarboties ar seksu, ar, teiksim, afroamerikāni, ļoti lielu un ar, teiksim, lielu rīku nodarboties, nu, kameras priekšā, teiksim. Jā. Bet tur nebūs, kur tu tagad skaties. Jo šis tur nav? Uzreiz uz copyright. Moši ir? Nē, ir. Šitas ir, jā. Bet širo mēs nevaram ne screen rekordot. Jā, mēs nevaram, diemžēl, mūs nobenos tad. Un jā, kroča, tas nav tas. Tas nav tas. Izslēdz skaņu no sākuma. Jā, izslēdz skaņu. Ups, un es maksimumu uzgriezt. Pizdēts. Bet... Nav arī šitas. Vai tad? Nu, nav. Pirmais bija. Kāpēc pirmo? Pagam mums reklāma. Jau vecīt. Šis jau tā kā MIA. Nav tas, nav. Nu, kur tu redzi kaut ko melnu? Tur nav nekā. Nu... Jā, es biju saprasos. Bet, nu, jā. Tu jau aizrājies. Tā ļauj man pastīties. Reku šitas nav? Nu, nē. Šitas? Bet tas arī nav. Labi, 26 sekundes, jā. Jā, 26 sekundes. Nu, paga, nu, tā tad viņš atļāva. Viņš atļāva. Un, protams, tas bija vienkārši mega hits. Kā var atļaut savai... Labi, viņiem ir tā, viņi tur kopā filmē to pornogrāfiju ar citām, galēs ar citām meitenēm, viņi jau sen, to dara. Bet redz, kā ir tie standarti, kad kolīdz sieviete viena pati ar citu. Tas ir pavisam nopietnāk. Un otrodas tāda situācija, vai tu piekrīti vai nē, vai tu ļaut savai sievai to darīt vai nē. Un cik cilvēku tik arī, kā saka, viedokļi. Jā. Tā kā ir par ko padomāt. Tagad tu prosti meklē cauri visiem, ķipa. Es atradu. Tur būs tā kā random, ķipa, lai viņš neņem nost. Jo, tas ir, ķipa, copyrighted. Nu jā, tas ir ties OnlyFanos vai kur. Jā, redz viņiem, ķipa. Jā, nav. Jā, tas ir tas, jā. Bet jā, ja es būtu viņas vīrs, es tā kā būtu. Jau tepat pa pauzām ir salikt, redzi, klipu. Kolosāli. Vienkārši kolosāli. Vienkārši ideāli. Atskatīties. Jā. Nē, bet, ja godīgi, es tā kā nevarētu iedomāties savu sievu citu vīriešu širā. Un vēl, ka es atskatos, kur es tā kā esmu piekritis, un es vienkārši, es varbūt neesmu tik atvērts šādam. Bet cik es pastījos to video, tur, ja godīgi, man tā kā, es pastos to video, man tā, visi šitas dēļ, šitā, tur nekas vispār nav. Es tikko redzēju, jā, vienkārši 15 sekundes varēja vismaz būt kaut kāds stāsts un baigie leņķi, jā, vai kāds tāds daudz lielāka produkcija. Te vienkārši izstāsts kaut kādā Abotu ielā 34, ķipa 3 cilvēki, viens ar kameru un divi tā meiteni un tas smelnais. Tikko pat nepateik, ka viņi precējusies. Būtu viņš kaut kāds, skits sākumā ar Ādamu. Jā, kaut kas interesants. Viņš tā kā, tas Jasons paņem viņu no Ādamu, kaut ko nezinu. Kaut kas interesants. Kaut tā iet pie un viņš viņa nozauga. Viņš kaut kas interesants, lai tas ir tas. Viņš vispār nesaprot, būtu labi Ādams pats tā kā filmēt, tā kā redzēt fonā. Man liekas, tas vienkārši viens liels fails, ķipa. Tur vispār nekas īpašs nav, vispār nekas. Jā. Vienkārši parasts, vienkārši. Un pasties, viņi tā centās, un tagad mēs viņu varam atrast bez maksas internetā. Jā. Tā pārcentās. Var teikt, sabojāja savu publisko tēlu. Kas pat daudz, tas pas kādu. Protams, Jasonam vienalga. Jā. Bet viņi abi sabojāja. Labi, Ādams teica, ka viņam bija tā kā, protams, viņi nopelnījis to caur to OnlyFans un tā tālāk, bet viņš teica, ka viņam bija kaut kāda tā summa galvā, ko viņi varēja nopelnīt un tā, un ka tas esot, vairākas reizes, daudz kārši, bet arī cik tu nopelni? Cik miljonu? Bet nav jau tā, ka viņam nav naudas. Jā, viņam arī nav tā, ka nav. Un es domāju, pēc šitā, tā kā tur jau daudzi kaut kādi šitie te ir tas Charleston White, kur bija tas when you last up, picked up a book. Jā, būtis tā. Tas puns arī tā kā kaut ko teica, kaut tā laivā, pie šitā viņi neapstāsies. Tur tā lieta. Es saku, šitā, labi, līdz šim vēl bija tā, visu laiku uz robežas, ka viņi vilmēja visu laiku kaut trīsam, tā kā ar citiem vīriešiem, un, Tikai citu sievieti. Tikai citu sievieti, jā.
tikai cita sieviete. Un visu laiku arī bija tā uz robežas, kā tā var. Viņi taču un priekšstats tāds, viņi ir precējušies, un viņiem ir bērns. Jā. Un, jā. Nē, tas uzreiz tā kā, kad tu to atgādini uzreiz tā. Nu, tas ir liels faktors tam visam. Un, ko es gribēju teikt? Nu, jā, kad šitas ir tāds, man liekas, šitas ir punkts, kad tas ir vienkārši downhill from here. Tas ir tikai, šitas labi nebeigsies. Tas ir tā kā, kad tu atver Pandoras kasti. Jā, viens iznāk, viss iznāk. Tā kā, zini, tā. Nav tāds vidusceļš, kad ir kaut kāds happy ending. Šitam nebūs labas beigas, zinu. Jo vienmēr zini, ka tu ļauj, nezinu, tur. Arī ko tai bērnam vienreiz viņš tur spiedz un dabū mantu. Ja vienreiz nopērts, ka viņš spiedz un dabū mantu, viņš to visu laiku darīs. Viņam tas pielasts, tas cilvēku psiholoģija. Bet es domāju, ka, teiksim tā, pat ja viņš viņai neļaut to darīt, ir jau pa vēlu. Jā. Jo kam jānotiek, teiksim, labi, es mēģinu saprast to attiecību modeli tajā kodā Losandželosā, kur ķipa, nu, tur tā ļoti vaļīgas tās attiecības, vai ne? Bet tajā pašā laikā, ja tev tava meitene tā kā prasa tev, es varu pārgulēt ar šito melno ķipu un, nu, tā kā ielikt savā OnlyFans. Pat ne melno, vienkārši šito vīrieti. Jā, vienkārši, nu, tas melnais, tas, ka viņš ir melns, tas vienkārši tā kā citu līmeni vēl pieļaut. Viņš ir divmetrīgs. Jā, nu, vienkārši liels cilvēks. Viņam ir tā kā mana roka. Jā, tik liels kā metamais. Trešā kāja. Tāds metamais. Zirga, prosta zirga. Lielāks nekā Ādamam. Jā. Lielāks nekā mums. Nu, tas par to nemaz nerunāsim. Jā. Bet tagad sevi ekspozoju, ķipa. Jā. Vairāk nevienam. Bet, nu, zini, tā kā, tas ir tā kā pateikt. Es esmu garš starp 1,40 un 2,40. Jā. Tas īsti neko neizsaka. Jā, tur ir tāds, jā. Tu īsti neko neekspozoji sevi. Bet jā, ko es gribēju teikt, ka tā kā, ko cerams. Līdz viņai ir, es domāju, tas viss jau bija beidzies, ko līdz viņai radās tā ideja galvā, kad es varētu to izdarīt. Jo, cik es zinu, tā kā, cik man liekas attiecībās, tu neko nevar aizliegt nevienam. Ja tas otrs cilvēks grib, palielam, tur vainu ir tā vainu, tu nepiekrīt, un tad viss ar to arī beidzās, tīpaši šitādās lietās. Vai arī tad, nu, vai arī samierinies. Bet, nu, es neredzu, kā tu vari samierināties kaut ko tādu ilgtermiņā. Ja, tīpaši laulībā, es domāju, tu īsti nevar aizliegt, bet tu vari izteikt savu viedokli par to. Jā, tu vienkārši izteici savu viedokli. Jo tad, kad tu aizliedzi, tīpaši, nu, ja tādas, nu, labi, tur, nezinu, tas pasaka, nē, piemēram, kaut kur, nezinu, vienkārši kaut ko ēst kaut ko. Nu, tas citādāk. Tad, kad pat tā kā dzīve vairāk iet lietas, un tu pasaki, nē, tā aizliedzoši, tad uzreiz tas ir tāds, tā kā mūsdienu terminoloģija jā. Jo, kā, un galvenais viņiem bija arī ar Andrew Tate intervija. Kam? Leonard the Plug? Bija viņa Leonard Plug un Adams, tur bija Tate, nu, ķipa Zoom kālā, bija Tates, un bija vēl tas Aiden Ross. Jā, bet kas ne pa tēmu, ķipa. Iedomājies, tā kā, viņi tur savienojas, un tā kā tur ir mic check tā, do you hear me? Jā, tur bija tā, hello, do you hear me? Yeah. Un, jā, un tas Andrew Tate, un var redzēt, kā viņš tagad pēc visu šitās drāmas ir, tā kā, cik ļoti viņi šitie lawyeri, nu, visi juristi viņu ir ietrenējuši, ķipa, kad pie katra teikuma viņš saka, tā kā, viņš uzreiz noņem no sevis to atbildību, ķipa, es jau, tas tikai mans viedoklis un tā tālāk, bet, karoči, viņš tā kā viņus nolika vienkārši pie zemes, tā kā varēja redzēt, kā viņš runā un kā viņi tajā ķipa, viņi tajā, nu, savā lodziņā, kur viņi to webcam redz, kā viņi ķipa, kā bērnus, kurus tagad rāja, kā viņi ķipa klausās. Viņi tā, Leonard Plug vienkārši šitā te sēž ķipa un klausās, ko viņš saka. Un viņš basically viņš pateica to, ka tā kā, ok, tu atļauj kaut ko šitādu, labi, katrs dara kā grib, bet tas ir ilgtermiņā pie katra strīda, pie katra kaut kas notiks, tas šitas nāk gaismā. Un, tā kā, viņi visu laiku pacēlas, kaut arī tu sāks strīds un viņi uzreiz, bet tu man šito atļāvi. Jā. Tas ir vienkārši tik liels tā kā. Bet tad, kad ir citi vīrieši, nu, tas ir jau kāk. Nu, ir kāk, jā. Nu, viņam varbūt viņš arī ir, jo, nu, lai šito atļaut, tur jau ir. Viņš arī vairākas reizes pieminēja, tā kā, I watched it, it was pretty good. I got horny un šitas, viss. Tas nozīmē, ka viņš ir kāk. Tad varbūt tas strādā, bet, nu, es grūti šito racionalizēt. Zini kā, ja tas būtu izdarīt privāti, ne publiski, tas būtu pilnībā vienalga, mēs šeit. Reāli, nu tā. Nu, es domāju, tāpēc nemaz nezinām, mēs nemaz nerunājam. Bet tagad, protams, katram otram, nevis katram otram, bet katram ir viedoklis par šo.
Es nezinu. Un galvenokārt tas ir negatīvi. Nu jā, grūti racionalizēt kaut ko tādu. Man ir bišķi tā dīvaini skatīties šo situāciju. Es senāk skatījos viņu vlogus, man šķiet riktīgi krūts. Ka šita Lil Pump tur kaut kāda blondas, kuri... Bet tagad viss, man liekas, viņam tāds downfall. Jā. Tas tā kā redzēja kaut kādu, tur nezinu, kaut kādu radinieku, kurš kļūst par narkomānu. Jā, viņš to imidžu sev bišķi sabojājis ir. Ļoti. Viņš jau iepriekš, jo viņš ar to house phone, viņam arī bija. Nu jā, mēs jau par to visu mēs jau to, jā, tas bija tāds sākums liels, ķipa. Man šeit tas viss vienkārši, jo viņš sajūta, ka iet lejā, un viņam vajadzēja kaut kā dabūt savu vārdu atpakaļ. Nē, tieši otrādāk, man liekas, viņš vienkārši sevi ievilk, vienkārši, es pat grūti teikt, kāpēc tā sākās, bet viņš vienkārši varbūt kļuva par skaudīgu, varbūt bija šī tā kā, nauda pietrūkst, vai kas tu kaut kā, viņš vienkārši... Nauda viņam nepietrūkst reāli. Bet zin kā, vienmēr jau... Gribās vēl, jā. Nekad nav tā, man tagad pietiek. Jā, nav tā, ka... Tā nevienam cilvēkam ar minimālu algu un saka, šis ir forši. Jā, pat ne ar es domāju, ka pat cilvēki ar minimālu algu ir apmierinātāki nekā cilvēki ar miljonu. Jā. Jo, zin kā, ir tas paradoks, tā kā, ja tev ir tas miljons, tu nekad vairāk mūžā nevarēsi padzīvot bez viņa. Tas ir tā kā neiespējami, tā kā es varu, jo, un tur tas rodās, tā kā es nopelnu 100,000, tā kā, es tik dzīvoju, tā kā dzīvu, ka man ir 100,000 kontā, es nevaru vairāk, ko es atpakaļ uz 1000, un tā, tu jau strādā arvien, stiprāk un stiprāk, lai nopelnītu vairāk un vairāk. Vai ir tieši otrs modelis, ka tu dabū, un tu vienkārši atslāpst, un tu atkal papasīs. Kā tu esi dzirdējis kaut ko tādu? Ir jau kaut kā tie, kuriem bija baigā nauda, viņi visi papasīs. Tur tas arī beigās pie tā noved. Piemēram, tas Bam Margera tas pats. Tu skaties pa viņu tos dokumentarī. Nē, bet es vienmēr biju domājis, ka tas bija tas, kas nomira no tā Jackass. Man arī visu laiku likās, bet tas bija cits, jā. Bet, jā, viņš vienkārši nonarkojās. Jā, bet viņš nonarkojās, un viņam viss pēc kārtas prosti notika. Un viņš arī bija ļoti, reāli, viņš bija nereāli bagās no tā Jackass. Viņš bija principā tas, kurš sāka visu Jackass. Viņš tur bija ties, pats pirmsākums Jackassam bija viņš, kad viņš filmēja video, es pat neatceros, no galas tagad, kā saucās, bet viņš filmēja video, kā viņš prosti skaito ar saviem draugiem un arī dara kaut kādas muļķības, vienkārši kaut ko tur skrien, sīt, kaut ko lec, skaito, un vienkārši tādas reckless, ikdienas situācijas. Bezatbildīgas darbības. Bezatbildīgas darbības, tādas fun bezatbildīgas darbības, un tad vienkārši un tas aizgāja, un tad viņš satika laikam visus tos Steve-O un tas, kas bija vēl? Johnny Knoxville. Jā, Knoxville, jā. Visi šitie. Protams, Steve-O un tas Knoxville, teiksim... Pārņēma to visu. Nē, viņi... protams, viņi visu tur nenormāli tusēja, lietoja narkotikas. Bet reāli, ja tā kā es iedomāju Jackass, es domāju Steve-O un to Johnny Knoxville. Bet bija vēl viens, Bet tas, kas nomira, vēl viens. Nē, bija Steve-O, bet vai tas iegūlēja Johnny Knoxville fiks? Nē, es vienkārši iegūlēju Jackass members. Jā, Jackass members. Vai tu esi Jackass bandā? Bet, man arī pirmā asociācija Jackass ir Steve-O. Jā, man ir Johnny Knoxville tieši, kad iedomājas. Johnny's Knoxville, Dave's Englands, Ryan Dunn. Tas nomira. Ryan Dunn nomira. Jā, viņš nomira. Jā. Bam Margera. Jā. Chris Pontius. Aaron McGee. Kurš bija tas? Uzliec to Johnny Knoxville. Šitas. Bet tas bija vēl viens tāds diezgan slavens. Šito es arī zinu, jā. Šitas. Dave England? Nē. Bet tādiem gariem matiem. Tagad man meklēt šitas? Labi, nemeklēsim. Bet, Kročs stāstās, ka tur Jackass viņiem visiem nenormāli sapelnīja visi piķi. Jā. Un tad, kurš izgaita no tās situācijas? Jā. Jo man liekas, viss tas laiks, ka viņi bija pāpiņi, tas MTV, viss pārējais, viņi vienkārši tūsēja katru dienu, viņi vienkārši dzīve, vienkārši rockstar dzīve. Reāli, viņi īsti neko tādu baigi, tādu revolucionāru nedarot, viņi vienkārši nopelnīja. Lai gan, tas tad bija kaut kas jauns. Bet tad daudz kas bija jauns, vai ne? Jā, tad viss, kas bija saistīts ar internetu un tā kā paštaisītu saturu, tas bija kaut kas jauns. Jā. Pirms tam jau nebija nekas vispār par tuvu tam. Tad, pirmās internet zvaigznes reāli. Jā.
Tas bija, nu labi, tāpat nebija mūsu paudze, bet bija šie iepriekš. Jā. Tādas jām, jā. Mēs bijām sīkie, bet bija arī tā kā tiešām 11 gadnieki, kas to skatījās un bija šokāti. Jā. Es godīgi baigi daudz nestījos, jo es skatījos tos tādus, kur neviens tā kā netika sāpināts fiziski. Man nepatīk skatīties, ka ķipo fujagam daudz olas vai kaut ko tādu. Nu, es neizbaudu vispār to. Es skatījos Annoying Orange. Jā, es skatījos Annoying To Orange. riktīgi. Hey, Apple. Annoying Orange. Es vienu brīdi tā kā skatījos arī to Fredu. Atceries tādu? Nē, pa ko tur bija? Es tev parādīšu viņu pornu. Tu viņu uzreiz. Freds? Es tagad man jāraksta, kas pa Fredi ir. Fredi YouTube. Šitas te. Šo es nezinu. Okay. Ja viņš ir tāda augsta balss, lai kaut ko darīja, sūdzējās. Jā, nē, es atceros, cerēs, ka es atskatos to veco YouTube. Tā bija tik tādi ļoti vienkārši lietas. Jā, nu jā, tur nebija nekas sarežģīts. Bija tā ļoti tāda vienkārši lieta, ka viņi lika iPhones blenderī. Jā, tas bija vēl fakts, jā. I'm destroying 1000 iPhones. Jā. Un tu skaties bērnībā, un man tas pat sapņos nerādījās iPhones. Un tāds, nē, kāpēc tu varēji man iedot? Es kaut 4. iPhone uzlēju lavu. Vai viņiem ielika lavā? Jā, man tāds, varēja man iedot to iPhone. Man arī bija tā, kaut ko, vismaz kādam bērnam. Jā, varēja man iedot. Mammai manai iedot. Jā. Tie bija laiki, tad bija daudz vienkārši. Tagad ir jāsās kaut kāda video esēja 1,5 stundu par kaut kādu šovu, ko tu neesi redzējis un neskatīsies. Bišķi pa grūti, tagad vienkārši jāsākot Netflixā kaut realitātes šovu skatīties. Jā, realitātes šovu. Find my new husband. Jā, un tad vēl viens pirkos, dzirdēji, it kā tas tā Lil Tay nomira. Es to arī redzēju, bet nav it kā īsti. nē. Jā. Pēc dažām dienām pateicis, kā nē. Bet viņa pati man šeit nav parādījusies nevienā sociālās tīklā, jo viņai tur aizliedz telefonu. Vecāki. Padomā, tagad viņai ir 14. Jā. Tagad viņai ir 14. Tad viņai bija kaut 10 no šeit. Nē, viņa bija vēl kaut 8. Ķipa. Viņa toreiz, I'm only 8 vai kaut tādu. I graduated Harvard. Jā, what the fuck. Bet jā, tur ar viņu jau vēl tas tās bija. Ja kāds nezina, tā bija tā mazā meitene. Mazā flexer. Kas pirms kaut kā, pirms cik gadiem tas bija. 18 gads jā, tas bija. Kad Lil Pump arī bija topā. Viņa kaut maza meitene, kas baigi flexoja, ķipa, ķipa vienkārši tāds absurds vispār kaut kāds tāds lietas. Un jā, bija jau, visas storijas, kad vienkārši tā mamma bija kaut kāda, ķipa, tā māklere. Īsāk sakot, māklere. Viņai bija vienkārši pieeja visām tām mašīnām un tām un naudai, tā kā tīri naudai, ko turēt. Un tas brālis vienkārši sāka viņu filmēt, lika to darīt. Tā viņa... Bet tas brālis gan laikam ir nomiris. Bet tam brālim cik bija kādi? Viņš bija daudz, viņš bija 11, viņam bija kaut 15, kad tas notika. Bet tas, cik es dzirdēju, kad bija par to Lil Tay nomešanu tā, mums jau tas brālis, es nezinu, lai tas brālis, es par to brāli vispār neko nezinu, bet viņš it kā arī ir miris. Jā, bet tur laikam nav confirmed source. Bēdīga situācija. Jā, tur bēdīga situācija Lil Tay tā kā, kāpēc, lai viņi, kas tur šitāds ir tādi, ja domājies, tev ir 8 gadi un tev mamma liek kaut ko tādu filmēt. Jā, kopā par to vecāku brāli, jūs tā kā divi tuvākie cilvēki saka, tagad tu filmējies, lai mētā naudu un saka kaut kādas jēlības. Jā. Un tad tev tā kā... Ja domājies kādu atspaidu, tas tev rādos tev vispār psihi. Un nemaz viņi tagad īsti nekur nevar aiziet, jo visi zina, ka viņi ir Lil Tay. Jā. Nē, es domāju, var jau to imidžu bišķi pamanīt, bet kaut kādā Los Andželosā paļubom viņu visu atpazīst. Visi atcerās viņu. Jā. Bet runājot par lietu, ko atcerēties, man šeit Zemgales iedzīvotājiem bija nesen krusa. Jā, tieši tikai zemgalniekiem, vai ne? Jā. Strākāk. Kaut Jelgava dobela tērbetējā. Fiks jāuztais tolis pārtraukums. Jā. Oi, pa Zemgali, gāja runa pa Zemgali. Šausmīgi īstenībā. Es tā iedomājos tev, labi, man pirmā, kas pa lielam Rīgā man var notikt, mašīna sabojāt. Jā. Bet iedomājies, tur bija cilvēki, kuriem vienkārši māju, siltumnīcu, visu to labību, mašīnas, visas pizdzets tur vienkārši. Iedomājies, tev vienkārši no kā, vienkārši visas dzīve ir beigta. Jā, īsti arī bez brīdinājuma tas notika, jo tas arī bija jau teikts, ka būs smaga tā kā vētra, bet nebija neviens arī baigi rēķinājis ar golfu izmērs vienkārši, krus. Latvijā tas
Nav pierasts tik reti notiek, tik nopietnā šitā apmērā, kad, tu brīdinājums bija, bet vienkārši cik latvieši to nopietni uztver. Nedomāju, kā tām daudz jau nav apdrošinājuši arī savu mājas, tādā vispār apdrošinājuši, kur nu vēl uz kaut ko tādu. Un arī, iedomājies, cik daudz tagad pieteikumu tagad. Vai arī, cik es arī sapratu arī iepriekš, jo, kad nāca tā vētra, diezgan liela daļa apdrošināja savu māju, bet es tieši braucu cauri Zemgalē. Jā, pagājuši trešdien. Tieši pēc vētras. Dažām mājām jumti kā sieti. Jā. Reāli var redzēt cauri, var redzēt iznīcību. Un arī burtiski tu brauc cauri Zemgalē, tur visi koki, tā kā 80% vienkārši bez lapām. Tā kā iedomājies, cik tas seriāli tās ir zaļas pļavas, un tur vienkārši pliki koki. Bija ļoti tā. Jā, jo kas mums maksimālais, viss postošākais, plūdi, kaut kā tāda spēcīga vētra, bet ne jau tāda krusa, kas vienkārši iznīcina visu. Jā. Un vēl bija tas arī par to, kā zem tiltiem cilvēku mašīnas likumēnti sāka. Likt tos sodus, jā. Viņi man šeit sākumā varbūt paši negaidīja, ka būs tāda. Bet tur bija tas pants, kad tev nepienākās tā administratīva atbildība tikai tajā brīdī, ka tā kā nav citu izēju, ka tev ir jāglābjās. Tā kā, es domāju, tur tie sodi, es domāju, tos var mierīgi atcels. Jo es redzēju, atceries tādu kontiktu kā lēd akcijas. Jā. Viņi arī kaut kur Zemgalē bija. Burtiski mašīna bija slupatās, sadalzīja. Mašīnas, jā, tur bija. Čaļi ar sarkanām rokām no zilumiem. Jā. Pārdaudz. Iedomājies, tu esi krusā mašīnā, to pārsit logu, tu redz nojumu 10 metru attālumā. Jā. Ja tu skrien, tu var nomirt. Jā, palielini. Un tu uzkrītas galvu pa iedomājies tev šitāds, tāda golfa izmēra bumba vienkārši ielido ar rītī lielu ātrumu krītot irsū. Es reāli nezinu, ko darīt tur. Jā, laikam viens it kā nomira, kuram uzkrita 5? Jā, beigās viņš jau 5 nomira. Cik es lasīju, jā. Es dzirdēju pa vienu, kad uzkrita koks laikam kādam. R.I.P. Bet tikpat labi, arī pirms tam tieši Samirsonā Liepāja aplūda, pēc tam arī Rīga arī aplūda. Bet tur nebija tā tik liels tas postažs tāda. Bet tāpat postas Latvijā bija diezgan liels no šīs siltā ciklona, vai kā tur sauc tās gaisma. Tās gaisma mainas, ka tev tik strauji mainās tā. Jo tajā svētdienā, pirms tas notika, bija kaut kā 30 grādi. Es atceros, es biju pie ķīžera un bija burtiski tā kā, es vēl teicu, reāli tā kā Turcijā. Bija kaut kāds vēls vakars, un mēs sežam ārā pie ķīžera un burtiski reāli asociējās ar Turciju. Tās Turcijas naktis, kad ir tās tik silts. Vēl tāds silts vējš pūš. Es reāli arī sēdēju ārā, ko 11:30. Baigi forši, zin, kāds ar sidriņu, tienīgais mīnus oda bija. Tas bija slikti. Bija kaut kādi... Tikmēr Zemgalē nākušajā dienā cilvēkiem vienkārši visi bija odi. Jā, tu bija tā, ka tas termometrs ārā rādīja 6,5. Jā, bija ļoti. Un burtiski tad nākuši no rīta vēl bija silts, un tad kaut kādās dažas stundu laikā bija no kaut kādiem 30 līdz kaut kādiem 18 grādiem. Jā. Man šeit kaut kas tāds Latvijā. Es domāju, manā dzīvē tas pat nav tāda tik ļoti. Gan jau kaut kas bija, bet es neatceros. Bija tā vētra 5. gadā, to es atceros, kad uz koka tur. Arī ir bijušas vētras, kā koki krīt, bet tāda krusta es neatceros, ka tāda būtu bijusi. Jā. Bet pieņems, kodā Amerikā, Floridā, tajā, austrumu štajā krastā, tur katru gadu tie cikloni ir. Tur tie orkāni. Orkāni, jā. Katru gadu. Bet tur redzēja arī kodā Lietuvā viesuls bija tā izveidojies ceļa malā. Tas bija fake. Jā? Jā, tas bija fake. Tur vēl pēc tam pieeditoja vulkānu izvirdumu klāt. Un kodu haizi, tas bija fake. Tas bija Lietuvā, jā. Bet Lietuvā arī tas pats bija. Lietuvā, man liekas, vēl stiprāk. Jā. Jo tur jau tur jau tā vētra vēl sākās. Un tur vēl tieši izteiktāk, jo parasti jau tas tālāk no jūras, jo vairāk iekšzemē, tad tev tas vētra būs vēl spēcīgāk. Kad tieši gaisma plūsma maiņa un tā tālāk. Jā. Tur jau vispār. Man baigi paveicās, ka mēs zinām tādās drošās vietās. Jā. Tas bija Rīgā man vispār. Tev tur vispār nekas, pat lietus nelīja. Liepājā tas negaiss, viņi varēja redzēt tālumā zibeņoja tur. Jā. Tā, bet tev tur saules spīdēja? Nē, tad naktī, tā kā, kad tas karstais bija,
Es ārā sēdēju un tur redzēju, kaut kur riktīgi attāli nenormāli zibeņu. Tā, ka viss izgaismojās. Un tas ciklons, tas lielais, tas Tas jau bija naktī. Jā, viņš pārgāja pāri ļoti smuki tā karā. Tikai zibeņoja. Un tad nākošā dienā, protams, visi varēja redzēt, kā notika Zemgalē. Bet es tev prasu, vai tur pat Liepājā pirmdien? Nē, tikai pēc tam. Otrdienā līja. Ja? Vai pirmdienas pēcpusdienā. Jā, jo Rīgā es biju piņķos, tad, kad tie visi video nāca un bija tāds, vispār, kaut kāds light drizzle. Drizzy. Smidzināja bija šī. Light drizzy. Un tad visiem panika, ķipa, tur visi tos piņķus, tur klāja mašīnas, ķipa, tu būs dirsā. Rīgā arī prosta panika. Es pat nemēģināju braukt, ķipa, uz tiem mauliem, uz picēm, kur ir tās, stāvietas ar jumtiem. Ķipa visi sāk brauc tur, nē, tur nav pat jēga, tur jau pilns paļu bomeri. Es pat nevajag. Un beigās arī, bija tas moments, kad viņi tā kā atnāca, bet tur bija prosta kā tāds vidēji, varbūt bija šī vairāk par vidēji spēcīgu lietu. Vējš vispār nebija? Nē, minimāls? Nebija nekas tāds. Bija, tāds bišķi Tāpēc, vidēji ka viņš jau spēcīgs. ir tā kā riktīgi uznāk un uzreiz pāriet. Viņš jau jā. Tur jau tas spēks nebija tik liels vairāk. Bet iedomājies, tad krūses. Iedomājies, kaut kas tāds būtu tā kā Rīgā noticis. Tur vienkārši būtu kornīgi. Es domāju, kur ir tuvu jumta līmenim, tad dzīvokļi būtu izsist logi. Jā. Ielas pludot nenormāli. Jā. Un mašīnām būtu kirdik. Jo visi lielākā daļa stāv ķipa zem klājas debesis. Jā. Tur vienkārši būtu viss mūri, būtu tāda dirsā. Bet, tik un tāda dirsā arī bija Zemgalē. Jā, es pateiktu, ka tas ir vēl sliktāk, jo tur arī labība sabojāja. Jā. Tas ir vēl sliktāk pat par to. Zini kā, mājā jumts saplīt, to var salabot. Bet tas tavs gada, tas sējums. Jā, bet viņiem ir jau tie lauka apdrošināti. Jā, arī, bet tāpat, zini. Tas ir laba sajūta toši. Saimniecības vienīgais ienākuma avots, tāds lielais tiek nogriezts. Interesanti, kā mūsu pazīstamiem, kas ir Dobelē, kā viņiem bija. Un šodien es tur esmu īsti. Daži dzīvoja. Būs jāuzprasa. Jāpaskatās, kāda ir postījumi bijuši. Jo viņš jau bija, viņam jau tur tas sēnes bija. Jā, tur ir kaut kas. Bet tas ir jāuzprasa. Es tagad negribu spekulēt īsti. Jā, spras. Tur, domāju, tā kā. Jo, palielam jau, kad tas notika. Kurš tas datums bija? Tas gan arī pirms nedēļas notika. Tas kaut kāds pats agras augusta sākums. Parasti jau ķipa pļauj. Tas bija 7. Augustā parasti sāk pļaut sākumā. Sāk pļaut labību. Tā kā, cik es dzirdēju, kaut kas bija paspēts nopļaut, kaut kas nebija. Ķipa. Bet Ainižos, kad es braucu trešdien, arī varēja redzēt, ka ir bijusi nedaudz vētra, jo vienkārši koku zāris nolūsuši diezgan daudz. Jā, zāri. Bet nebija. Bet tu pasēji kaut tajā Teres dabas parkā, tur bija tur izstāsti, ka tur kaut kāds karš. Tur tā kā kaut kāda Apex Legends mape, vienkārši burks. Call of Duty. Tur prost Call of Duty jaunā mape. Jā. Tur bija vienkārši. Man šeit tūlīt Activision. Es fiks sapačēt un ieliks tā kā. Jā. Tur būs Terveitie National Park. Jā, park. These 5 terrorists. Tur tie rūķīši, Jā, RIP. Jā. Un šī tāda kataklizma nav bijusi Latvijā. Kataklizma, Kazus. Kazus. Pēdējo reizi nezinu, kad ir manīts. Bet tas uzreiz tā liecina, ka var tiešām just, ka reāli klimats mainās. Jā. Un tas notiek intensīvi. Mums arī gada sākumā bija karstums, tad nenormāli atzisa. Kad bija karstums? Tad bija kaut kādā jūnijā karsts. 30. Nebija tāds karsts. Bija sausums liels. Jā, sausums ir sausums, jā. Viss burtiski izskatījās, kā Spānijā bija smaurī. Viss vienkārši brūns. Jā. Tā vasara diezgan ātri pagājusi. Bet tā būs. Jā, bet es godīgi, ja pēdējās vasaras man bija tāds, kāpēc viņi tik ātri pārēt? Man tagad ir tāds, whatever, ir kā ir. Zini kā, baigi no jēgas ieciklēties to. Ja tad vēl sūdīgāk tev paliks. Nē, es tagad pat nav vēlme vispār ieciklēties. Man vienkārši tāds skaitā ir. Vēl viena krusa un es sākšu pārdomāt dzīvi. Jā, es sākšu pārvākties uz UK. Kur būtu visdrošāk Eiropā dzīvot no šiem laikapstākļiem? Jūlī, man liekas, pat Latvijā ir visdrošāk. Jā. Baltijas valstīs pat ir visdrošāk. Jā, un tagad vairs pat nav droši. Lai gan, vai tad Vācijā, vai tad tur ir baigi kaut kāda problēma? Vācijā baigais karstums bija. Atceries, ka bija karstuma vilnas Dienvidā Eiropā, ka tur ir 45 grādi bija nesen. Tur arī bija ļoti karsts. Un tur vienkārši baigi karsts. Tas arī viss, tāds sutīgs, viss
to vasaras Ir laiku. jau arī, tas bija pagājuši gadā, man liekas, kad Anglijā bija baigais tas karstuma vilnis. Jā, tas bija pagājuši arī kaut 40 grādi. Londonā. Tas nav vispār tipiski viss tur. Jā. Ir domājis mainās. Jo tur bija kaut kāda tā teorija par tām golfa traumēm, ja tās Eiropas golfa traumas sabrūk, tad vienkārši mums sākas ledus laikmets šeit. Jo vienīgais iemesls, kāpēc Eiropā ir tik silts, ir tās golfa traumas. Jo, piemēram, mēs esam vienādi augstuma līmenī ar tā kā Kanādu. Un tur ir daudz augstāks. Mēs esam kaut kādā Anchorage augstumā. Zini, Anchorage diez vai. Nezinu, bet mēs esam ļoti augsts ziemeļos pret Ziemeļameriku, ja tā skatās. Un, ja mums pārtrūks tā golfa trauma, mums ir ledus laikmets reāli. Sāks no jauna. Es domāju, sāciet pirkt tagad pufaikas, vilnas zeķītes. North Face viss izpērk. North Face'ā būs tāda peļņa Eiropā. Es domāju, mums vajag tās roltonu, tās zupas. Kartupeļu biesputru to, ko var tajā glāzē uztaisīt. Es reāli jāsāk domāt par apokalipsi. Un tev ir kāds pagrabs pieejams? Tāds īsts pagrabs? Nē. Kurā var iebūvēt apokalipses patvērsmi? Jā, daudziem ir tas bija kāds būvēt, ja pa to, to. Es domāju, mums vajag vienkārši kaut kādā mežos atrast kaut kādu tādu nomarķētu vietu, kur mēs noliekam mašīnu un mums vēl jāiet 15 km mežā. Jā. Un tad mēs jābriem pār kaut kādai Daugavai. Jā, tad tev ir jāpeld cauri, tev ir jānogalina kaut kāds 3 lapsas, lai tiktu līdz turienei. Un tur mēs varētu taisīt savu bunkuru. Jā. Kur mēs varētu patvērt visi ģimeni. Interesanti būtu zināt, kur ir tā kā Latvijā visdziļākā vieta mežā. Ka tu esi vienā punktā mežā, kur tu esi vis tālāk no jebkādas civilizācijas. Es domāju, Latgalē tas uzreiz ir jādara. Gan jau, jā, Latgalē. Tur vislielākie tie meža masīvi, vai ne? Un tur arī parasti nav tik ļoti blīvi apdzīvotas lauka teritorijas. Jā. Tādēļ Tur vienkārši tā teritorija vislielākā. Vai arī Ziemeļvidzemē tur arī. Arī kaut kur tā. Vairāk uz Krievijas pusi. Jo pierobežas parasti ir pamestākas nekā jebkurš cits reģions. Jā. Es domāju, ap pierobežām, kur ir blīvi mežu masīvi tādi ievērojami. Bet es nezinu, mums vajag kaut kā Latvijā vajag kapitalizēt uz tiem mežiem. Visu Zviedriem pārdod. Jā, Zviedriem pārdod. Mums jau baigā forestarizācija. Mums jau ļoti daudz tie meži, vai ne? Un mums arī tā, mēs varam izcirst reāli ļoti liels daudzums. Un tur atstādīt, un kamēr mēs izsārtam, vēl jau ir ataudzes. Jā, es neesmu baigi arī, gan jau ir kaut kāds tas prikals, kāpēc ne, bet es neredzu baigi to iemeslu necirst mežu, ja mēs varam iestādīt atpakaļ jaunus. Un ir jau viens brīdis mežam, kad nav jēgas viņu atstāt vēl ilgāk. Jo viņš sāk pāraugt reāli. Viņš sāk pāraugt, tie koki jau, viņi arī nekas nedzīvo savas mūžu. Viņi vienā brīdī nopūst un vienkārši nokrīt. Un tad nevienam, ok, labi, tad ir arguments, tur tie kukainīši un viss tā, tas ir tā kā dabiskais veids. Bet skaties, tu izcer kaut kādu, nezinu, pieejams 1 hektāra mežu. Jā. Bet tie kukaiņi visi jau pārmigrē uz to vietu, kur ir. Jā. Un tad iestādot jaunus, viņi lēnām atkal atnāk. Un tad tu vari tur, kur bija. Jā, tāpēc es domāju, tas ir tikai loģiski, ka mēs cērtam un stādam. Jā, tas tāpat kā laukus, tā, zin kā vēstures, tur 3 lauku sistēma. Jā. Kad tev 2 ar un tur audzē, 1 atstāja. Jā. Un tad pēc tam maina tā, kā saka, šaflo. Šaflo, katru dienu tu šaflo. Un tad tu vari mainīt, un tad arī tev tas ir ilgspējīgs process vienkārši. Tu arī nevari kā Amazonē vienkārši visu izcērt un uzliek kaut sojas laukus. Jā, kaut Walmart uzbūvē. Nevajag īsti Lidl taisīt kaut kādā Latgales mežā. Bet, mēs varam šeit ilgspējīgi to meža ciršanu padarīt, jā. Bet, arī tas izciršanas process ir diezgan destruktīvs tai visai vidē, vai ne? Kad brauc tie lielie traktori iekšā un tur visu vēd un tu visu, es varu piekrist, ka tu vienkārši to visu biotopu noslauki no zemes, bet tu iestādi jaunu. Jā. Nav jau tā, ka tu tur atstāji pliku laukumu. Es zinu, ka Austrālijā ar to ir ļoti liela problēma. Jo man šeit viņi kaut kā tur to zemi ir kaut kā privatizējuši, atļāvuši pašai valstī izcirst lielu daļu meža teritorijas vienkārši atstāt. Vienkārši izcērt visu mežu un vienkārši aizbrauc projām to koku. Un vienkārši atstāt, un tur tās koālas mirst. Un tur jau tie meži, man liekas, nav baigi daudz. Tur diezgan daudz arī vienkārši. Tik, cik pie krasta ir tā zaļā zona, tas arī viss. Kas tur ir pārējais? Vienkārši tūkstnes. Jā.
Tur vēl ir interesantā tā vieta, kur ir Raktos ciemats, kur bija tik karsts, un kad vēl nebija gaisa kondicionieri, pieejami viņi tā kā dzīvoja alās. Jo tur bija visvēsāk, jā. Ja domāju, cik tā kā... Ja domāju, tu esi kaut kāds racējs, un tu tur dzīvo. Tur nekas nav, tu ej uz darbu kaut kādā tumšā vietā, elpo putekļus, daudzi kaut ko, ved augšā, tu kaut kāds spridzina dinamītu, un pēc tam gulēt tajā pašā vietā, vienkārši kur ir gulta. Kaut kā nešķiet safe. Nav vispār tā. Šī vakants neinteresē. Man šeit ir muzeika robotizēta ar mākslīgo intelektu. Mēs pie tā nonāksim agri vai vēl, vai ne? Varētu robotizēt. Jo runājot par Tallinas braucienu, es redzēju to ēdienu piegādi ar tiem robotiem. Jā, tiem robotiem. Jā. Bija ļoti fascinējuši, jo viņi savā ziņā pat izstījās cilvēcīgi, jo tur tā kā nāk tie cilvēki, tādi pūļi. Un tas robots apjūk, viņš tā kā kustās, nevar saprast, kur tikt, un tu tā kā jūties žēl par viņu. Viņš nevar piegādāt. Robots kā feelings too. Jā, un tad viņi tur brauc, nedomājas. Tev kavējas tavs burgeris karstais. Atdzies 10 minūšu laikā tādēļ, ka kaut kāda idiota nevarēja palaist robotu. Jā, es pat to tieši iedomājos. Es pat tev arī teicu, tā kā, ja viņam kaut ir tā kā, jo parasti kā, ir reizes arī, ka tā kā retu reizi ieplāno to sūtījumu ēšanu, ka tā kā, jā, man jau tā kā, es zinu, ka man gribēsies ēst, es jau tagad laicīgi pasūtu, un atnāk, man tev gribās ēst to apēd, jā. Bet bieži vien ir tā, ka man gribēs ēst tagad. Un tu pasūti, un, protams, tur rādās 20-25 minūtes, vienmēr ir vismaz stunda, ķipa. Retu reizi, kad ir mazāk. Parasti, kad Boltā rāda būs, es, piemēram, pasūtu 1:50, un man rāda 2:20 būs, reāli 2:40. Jā. Nekad nav laikā, teiksim tā. Jā. Es baigi nesūdos, bet vienkārši... Pat ja tu esi centrā. Jā, vienkārši ir kā ir, es nesūdos. Bet tas ar to beidzās, ka es vēl vakar pasūtu. Un ir tas prikols, es vēl arī kādreiz strādāju Boltā, ka tā kā tu saņem 2 sūtījumus vienlaicīgi. Tu paņem no turienes, aizbrauc uz turieni paņemt, un tad tikai vedi, ķipa. Un es biju tas pirmais. Un viņš gaidīja pie manis, man bija gatavs, viņš paņem, un viņš brauc pie cita paņemt. Un es tā gāju, es skatos, viņš gaida tur, un es nevaru izturēt, man tā kā brauc pie manis vienkārši. Jā, bet tad tiem robotiem vienīgais mīnus, ko es varu iedomāties, ir, es izdarīju, tu atnāc, piemēram, no kaut kāda, tusa vai kur, un tu pasūti savu mājas ēdienu, un tev patīk, ka tev pienes pie durvīm. Tev tas robots atver, viņš jau nevar augšā. Viņš tev jāiet lejā uz ielas, tev jāspēj kaut kādu poga, tā aplikācija atbloķēt, un tad tu lēnām, kamēr tas robots piefiksē, ka tas uzspiedz atbloķēt, atverās, tad izņem ārā, aiztais ciet. Jā, tas liels plus, īpaši, ja tu dzīvo kaut kādā centrā 6. stāvā, tad tas liels plus, ka tev uznes pie durvīm. Un reāli, tas īsti nav, jo viņi jau maksā par to piegādes adresi, jau kāpšanu augšā. Vai arī tas ir iekļauts? Kā augšā? Jo, piemēram, man ir daži bijuši kurieri. Tā kā nāc lejā. Man arī daži ir, ķipa. Bet es vienreiz piekritu, un es pēc tam, tā kā, es pat jutos dusmīgs, ka viņš man to lika darīt. Es arī biju šī, tā kā... Jo es sagaidu, ka man uzdos augšā. Jo es vienmēr nesu vienalga. Es vienmēr nesu augšā, ķipa. Un tas ir tā kā, man nav, es darbi pienākumos. Jā. Kādreiz bija. Un tas bija, kā lai saka, viesstrādnieks, es man to teicu. Gastarbaiters saucamais. Gastarbaiters, jā. Labi, es domāju, šīs arī beigsim, nestiepsim. Es domāju, man arī bail sāk palikt domājot par robotiem. Jā. Vai šito tēmu nevajag pārāk dziļais? Es kā tu uz Japānu brauc robotu galvaspilsētu. Jā, es tur atsūtīšu kaut bildu ar robotiem. Jā, būs bailīgi. Es ar tām robo vecinēm, jā. Es gribu to robo girlfriend dabūt. Es, zinu kā, mošas nemaz neatgriezīšos. Hai, Kristā. Jā, es viņu ieprogrammēšu. Pat nepiemini. Un tad tu viņu ved pa pastu. Jū. Un tad tev vajag atmuitot savu draudzeni. Un nesenāk. Jā, bet davai. Labi, davai, peace. Tiekās nākošais.